Šodien līmēsim grīdas flīzes, izmantojot elastīgo līmi Mito C310. Elastīgās sienu un grīdu flīžu līme Mito C310 izmantojama gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Keramikas akmens masas, klinkera un betona apdares flīžu, mozaīkas kamīna apdares flīžu, dabīgā akmens, izņemot marmoru, flīžu līmēšanai. Pakā ir 25 kg līmes. Ar šādu daudzumu var izlīmēt flīzes aptuveni 6 kvadrātmetru platībā. Šeit ir jau sagatavota pamatne, stingra, tīra un nogruntēta. Elastīgā flīžu līme Mito C310 ir piemērota arī apsildāmo grīdu ierīkošanai. Ar to var līmēt arī uz betona un citām minerālām virsmām, uz vecām flīzēm, kā arī uz konstrukcijām no ģipškartona, kokskaidu un cementa plāksnēm. Elastīgo flīžu līmi Mito C310 saberam ūdenī, ievērojot norādītās proporcijas un izmaisām līdz viendabīgai konsistencei. Pēc 3 minūtēm šo masu vēlreiz samaisām. Vienā reizē ar līmi Mito C310 iesakām noklāt tikai tādu pamatnes laukumu, kuru var izlikt ar flīzēm 20 minūšu laikā. Ar līmi nevar aizpildīt deformācijas šuves. Elastīgo flīžu līmi Mito C310 var uzklāt 3 veidos. Flīžu līmi klāt uz flīzes līmējumās virsmas, flīžu līmi klāt uz sienas, vai arī flīžu līmi klāt gan uz sienas, gan flīzes līmējumās virsmas. Tā kā grīda ir līdzena, līme tiek uzklāta tieši uz grīdas. Uzklātā līme jāizvago ar zobaino lāpstiņu. Atkarībā no zoba dziļuma mazliet mainīsies izlietotā līmes maisījuma daudzums. Darbus veicam no +5 līdz +25 grādu pēc Celsija temperatūrā. Līmei, kas jau sākus saistīties, stingri aizliegts pievienot ūdeni. Pēc flīžu izlīmēšanas pa tām drīkstēs staigāt ne ātrāk kā pēc 24 stundām. Sagatavoto līmi ieteicams izlietot 2 stundu laikā. Maisījums jāuzglabā sausās telpās, oriģinālajā iepakojumā un jāsargā no pārkalšanas un samirkšanas gan uzglabāšanas, gan pārvietošanas laikā. Derīgs 12 mēnešus no izgatavošanas datuma. Grīda izlīmēta ar flīzēm, izmantojot elastīgo līmi Mito C310.